Labdien, klāt, mīļie dvīņi! Skatāmies, ko augustā taro kārtas iesaka. Taro kārtas saka, mierīgi, lēnām izbaudam vasaru, izbaudam to, kas mums ir, izbaudam labās lietas, komfortu, māju, ģimeni, bērnus un visu šo te procesu. Ja? Jūs redzat, šeit ir brīnišķīga rūtniece, kas saka, ka visas lietas rities lēnām un savā laikā. Tā kā tam ir jānotiek. Un daudzas lietas jums neizdosies forsēt, un arī nevajag tās lietas forsēt, jo visam ir jānotiek tā harmoniski, tā mierīgi, ja? Tāpat kā mēs gaidām bērnu. Mums ir kaut kāds laiks, kad ir jāgaida, un tikai tad mēs viņiem varam satikt. Ja? Un arī šeit visos procesos, visās lietās šajā mēnesī jums ir vajadzīgs kaut ko nogaidīt, saprast, un ja tas rezultāts ir labs, un arī tas pats process ir brīnišķīgs, viņš ir garš un gaidu pilns, un tie tā kā tādi gaidīšanas svētki, tad nesteidziniet šo mēnesi, mīļie dvīņi, izbaudiet šos procesus, izbaudiet gan savu komfortu, gan māju, gan dārzu, gan ražas novākšanu, gan ražas gatavošanu, gan bērnu pieskatīšanu un pusdienu taisīšanu. Lielisks process. Darbs. Darbā vispārībā lietas iet no rokas. Pentakļu karalis saka, ka jūs esat ļoti stabilā pozīcijā, ka jums labi maksā, ka jūs esat vajadzīgs speciālists. Atkal, sevišķi daudz nekas nemainīsies. Nekas nemainīsies, un tie cilvēki, kas jums ir apkārt, viņi jums uzticās, viņi ir kopā, viņi jūs augstu novērtē, tiešām augstu novērtē. Ja, bet ja jūs, pieņemsim, kāds dvīņas gribat tagad šajā mēnesī kaut ko baigi mainīt darbā, nesanāks, jo pentakļu karalis ir viņš strādā pēc vienas metodas, viņš strādā ļoti konservatīvi un viņam ir tāds ļoti lēns pagriešanās leņķis. Ja? Tā kā viņam ir ļoti, ļoti grūti izkustēties. Tā kā šis mēnesis bija jums jau lēns pašā aizsākumā, tā nav nekāda vajadzība viņu mainīt un virzīt kaut ko. Vienīgi tie, dvīņi, kas ir domājuši šajā mēnesī kaut ko ļoti, ļoti ātri, strauji kaut ko izmainīt savā darba dzīvē, tas visdrīzāk neiznāks tik vienkārši. Tajā ir kaut kāda vajadzība vēl būt, vēl izdarīt lietas, vēl sakārtot tos, kas ir, tā kā, varbūt par ko ir samaksāts, varbūt par to, ko jūs esat apsolījis. Ja? Tā kā neizdodas pagriezt, tā kā lielam kuģim, viņam tā kā neizdodas pagriezties. Tas pagrieziens notiek, bet viņš nenotiek ātri nekādā ziņā. Ja? Izbaudiet to savu statusu darbā, izbaudiet apkārt esošos cilvēkus, viņi jūs ritīgi novērtē, ja, un varbūt kaut kādas tāds gardākas pusdienas ar kolēģiem, vai tā kā tāds tiešām priecīgs kārts darba jomā. Par attiecībām runājot, par privātajām attiecībām. Dvīņi. Attiecībās diezgan liela konkurence, ja šī ir konkurences kārta, un jūs redzat arī, ka šeit notiek tāda tā kā pieprasījums pēc jums, ja jūs raustat šur un tur, un tas nozīmē, ka partneris varētu vienu brīdi saskaisties par to, kā dvīņas. Dvīņi vienmēr ir pieprasīti, vienmēr viņus visur aicina, viņi ir interesanti, viņi ir koķetīgi, viņi ir priecīgi, viņi ir vajadzīgi, un līdz ar to apkārtējā pasaulē viņus ievēro, ja? Un šajā mēnesī partneris ritīgi varētu palikt špuhtīgs, latviski sakot, par to, kā ir tik daudz darīšana, tik daudz apkārt skriešana, kad netiek pievērsts uzmanību. Šo jūs liekiet aiz auss un atcerieties, ka jūsu partneris ir jūsu partneris, un jums ir jāievēro šis cilvēks, ja? Un nesadalieties tik daudz pa apkārtējiem. Jūs jau dvīņi mēdzat savu enerģiju mētāt pa labi, pa kreisi. Padomājiet, kas jums ir svarīgi cilvēki. Un šajā gadījumā, ja, par partneri noteikti padomājiet. Vienkārši, lai nerastos kādi drāmas elementi mājā, kas to gribētu. Un arī padomājiet par to, cik daudz cilvēkus vajadzētu aicināt. Varbūt dvīņi, kas aicina daudz cilvēkus mājā, un viņi bieži apgrozās sabiedrībā. Tie apkārtējie cilvēki tā kā mazliet traucē attiecībām.
Un tie cilvēki, kas tikai meklē attiecības, jūs saprotat, ka te ir diezgan stingra konkurence, un es nezinu, kas tas būs, vai jums apkārt būs daudz cilvēku, pēkšņi parādīsies, kas gribēs jūs tā kā radīt interesi jūsos, vai arī tas ir tāds Tinder tipa portāls, kur jūs esat piestājušies, un kur jūs viņus tā šķirojat, ja, bet ir tāda apkārt ļoti daudz enerģija, bet viņi neķerās viens cilvēks klāt, ja, pie šīs kārtas viens neķerās klāt. Es gribētu teikt, tā ir tāda mazliet lieka laika tērēšana, lieka laika tērēšana uz šķirošanu. Nu, to vajag? Nu, nē, taču tikpat labi varētu izbaudīt darbu un savu mierīgo dzīvi. Pasīsimies, kas ir tā lieta, ko viņiem vēl augustā vajadzētu izdarīt. Ļoti interesanti. Viņa saka, uzspēlēt šahu, ja, bet ja mēs tā domājam savādākās pozīcijās, nu, šahs ir tāda kā gudru gājienu izdomāšana, ja, gudru gājienu izdomāšana. Nu, raugiet pats vai pati, ko tad jūs ar to varat darīt? Varbūt tas gluži vienkārši ir galda spēles kopā ar savējiem, ja? Varbūt tas ir kāda cita galda spēle. Tas ir brīnišķīgs, jā, laika pavadīšanas laiks un brīnišķīgi, kā izbaudīt vasaru. Uz tikšanos, mīļie, atkal nākamēnes.